Esmu iegādājies dažus no retākajām un nāvējošākajām zivīm pasaulē. Tostarp $1000 vērtas sams, milzīgs aizvēsturisks monstrus un šo abota nažzivi, kuru es uzskatīju par nāvējošāko zivi pasaulē. Bet pēc papildus pētījumiem es uzzināju, ka tā tomēr nav. Tāpēc turpināju meklēt un neilgi pēc tam atradu atbildi. Un tā ir akmens zivs. No 1200 indīgām zivju sugām pasaulē šī ir visnāvējošākā. Ar pietiekami daudz indi, lai nogalinātu cilvēku mazāk nekā stundas laikā. Un tas ir tāpēc, ka tām gar ķermeni ir 13 dzeloņi, katrs no tiem satur nāvējošu daudzumu indes. Un pats biedējošākais ir tas, ka tu pat vari nepamanīt, ka tas tuvojas. Tās ir maskēšanās meistari un spēj nomaskēties kā akmeņi. Jo vairāk es uzzinu par šo zivi, jo labāk saprotu, kāpēc tā ir tik nāvējoša. Un ja jūs kaut ko zināt par mani, tad jūs to noteikti zinātu. Man patīk vākt visstrakākās zivis, ko iespējams turēt kā mājdzīvniekus. Un mans nākamais mērķis ir akmens zivis. Un tagad jautājums ir, kā lai es vispār tādu atrodu? Vai es spēšu to turēt kā mājdzīvnieku? Vai tas vispār ir iespējams? Vai es nonākšu cietumā? Vai mani sadzels un es nomiršu? Tie visi ir ļoti labi jautājumi, un man nav atbildes ne uz vienu no tiem. Bet to, ko es zinu, ir tas, ka līdz šī video beigām es iegūšu akmeņzivi, lai arī kas tas prasītu. Tāpēc es veikšu vairāk pētījumu, izveidošu rīcības plānu un tiksimies ar jums pēc dažām dienām. Nākamās dažas dienas es pavadīju vācot pēc iespējas vairāk informācijas par akmeņzivi. Un jo vairāk es uzzināju par šo zivi, jo vairāk sapratu, cik bīstami patiesībā būtu tādu turēt. Un tieši tāpēc es visticamāk neatradu nekādu informāciju par to, kā tādu turēt, bet tas lika man vēl vairāk vēlēties tādu iegūt. Es vēlējos būt pirmais cilvēks, kurš tur akmeņzivi kā mājdzīvnieku, tomēr bija neliela problēma. Es uzzināju, ka akmeņzivs ir salsūdens zivs, un ja jūs nezinājāt, man ir tikai saldūdens akvārija, tāpēc tā ir problēma. Tagad vēlos precizēt, ka ir arī zivs, kas dzīvo iesāļā ūdenī, kas izskatās līdzīga akmeņzivī un arī ir indīga, taču tā nav ne tuvu tik indīga kā īstā akmeņzivs. Un bieži akvārija tirdzniecībā tās tiek sajauktas viena ar otru, tāpēc es vienkārši gribēju norādīt, ka tās nav vienas un tās pašas. Mēs patiesībā jau esam noķēruši vienu no šīm zivīm tunelī iepriekš, bet šoreiz mēs gribam īsto. Mēs gribam to, kas mani varētu nogalināt, ja sadzeltu, un šis puisis to nespēs izdarīt. Bet tas lika man aizdomāties, vai īsta akmeņzivs var dzīvot arī sāļūdenī. Tāpēc es nedaudz papētīju un izrādās, ka ir dažas akmeņzivju sugas, kas pat tiešām var dzīvot sāļūdenī. Ja jūs nezinājāt, sāļūdens ir saldūdens un sālsūdens maisījums. Un ja jūs redzējāt manu pēdējo video, jūs to zinātu. Mēs tikko izveidojām savu pirmo sāļūdens akvāriju mūsu jaunajai vardzivī. Tas nozīmē, ka teorētiski, ja mēs kaut kā varētu atrast sāļūdens akmeņzivs sugu, mēs to patiešām varētu turēt kā mājdzīvnieku. Bet tagad man uztrauc tas, ka es nedomāju, ka tās pārdod zivju veikalos, jo, kāpēc gan lai viņi to darītu? Tā ir nāvējošākā zivs pasaulē. Tātad jā, tas vispār neizklausās likumīgi, bet bija vērts pamēģināt. Tāpēc mēs devāmies uz mūsu vietējo mājdzīvnieku lielveikalu, lai meklētu akmeņzivi. Labi, mēs esam iekšā. Es atradu akvārijas sadaļu un man jābūt godīgam. Tā nebija pārāk liela, un es neredzēju nevienu nāvējošu akmeņzivi. Bet es gan ieraudzīju šo mīlīgo mazo vēzīti. Jā, viņš bija foršs. Bet tā kā man neveicās, es nolēmu palūgt palīdzību darbiniekiem. Man bija ātrs jautājums, vai jums šeit pārdod akmeņzivis? Nē, akmeņzivis? Nē. Tā kā jā, tas bija pilnīgs fiasko, bet neuztraucies, man ir vēl viena ideja, kas ir daudz labāka. Ja es nevaru atrast akmeņzivi zivju veikalā, varbūt, tikai varbūt, es varētu to atrast internetā. Un pēc ātras meklēšanas es atradu mājaslapu, kurā akmeņzivs bija pārdošanā. Nu lūdzu. Ak, neticami! Skaties, akmeņzivs salsūdens zivs pārdošanā. Tā ir vienkārši violeta. Tur tiešām rakstīts, ka tā ir salsūdens zivs, tāpēc nezinu, vai mēs varam to iegādāties. Mēs meklējam tādu, kas dzīvo iesāļā ūdenī. Neticami! Viņi tiešām pārdod akmeņzivi, bet tā ir izpārdota. Kurš pērk akmeņzivi? Kurš ir tik traks, lai pirktu akmeņzivi? Ar tevi kaut kas nav kārtībā? $450 par akmeņzivi. Labi, es tik un tā to pirkšu. Mēs atradām akmeņzivi internetā, tomēr kāds to jau nopirka, bet tas ir labs rāvītājs. Tas nozīmē, ka tās tur ir. Tātad mans nākamais plāns ir pārmeklēt savus 3 iecienītākos tiešsaistes zivju veikalus un cerams, ka mēs varēsim atrast akmeņzivi. Un pirmajā mājaslapā bija kaudze traku zivju. Mēs sākam savu meklēšanu un šajā mājaslapā ir dažas tiešām foršas lietas. Vilkzivs. Te ir puķa nažzivs, arapaimas, kas būtu nelegāls, bet tas izskatās tiešām daudzsološi. Jūs puiši, es nezinu, vai viņiem ir akmeņzivs. Tomēr, lai padarītu lietas interesantākas, mēs nepirksim tikai akmeņzivs. Šodienas video
Jebkuru citu traku zivi, ko es redzēšu šajās 3 vietnēs, mēs arī nopirksim. Un tad būs viens milzīgs izpakošanas video. Tāpēc turpinam ritināt un cerams, ka kaut ko atradīsim. Kaut kāda traka zivs, paskatieties uz šo puiši. Mēs atradām šo megalodoris, arvīni, repsausamu. Tā lieta izskatās traka. Es domāju, paskatieties uz šo vampīru zivi, statenoīdu. Katra zivs ir vienkārši traka, plaušs zivs. Es jau esmu pievienojis kaudzi zivju savam grozam, un es jums neteikšu, kas tās ir. Tas būs pārsteigums. Mēs turpinājām ritināt cauri mājaslapai un redzējām dažas tiešām foršas zivis, ieskaitot dažas ļoti dārgas zivis, par kurām es pat nezināju, ka tādas eksistē. Bet izritinot visu mājaslapu, mēs neatradām akmeņzivi. Tomēr mēs atradām kaudzi citu tiešām foršu zivju. Un mēs tās tūlīt nopirksim, un tām vajadzētu atnākt pāris dienu laikā. Tad bija laiks pārmeklēt otro mājaslapu, un uzreiz mēs ieraudzījām šo. XXL izmēra milzīgs garāmi 56 cm un $600. Puiši, jau no paša sākuma šajā mājaslapā ir patiešām foršas lietas, tāpēc esmu ļoti sajūsmināts turpināt pārlūkot un paskatīties, ko vēl mēs varam atrast. Kas tas vispār ir? Tam velosipēdam ir žaunas? Vai tu to redzi? Es nekad neko tādu neesmu redzējis, puiši. Šis ir platīna bicycles, un tam ir žaunas. Paskatieties uz to. Es to tiešām gribu. Tomēr tas maksās $600, un es cenšos ietaupīt naudu. Gadījumā, ja mēs atrodam akmeņzivi, varbūt es atteikšos no tā, bet es nezinu, varbūt es to nopirkšu. Jūs redzēsiet, šī mājaslapa līdz šim noteikti bija mana mīļākā. Gandrīz katras zivs ir kaut kas tāds, ko es nekad iepriekš neesmu redzējis, tāpēc, ja mēs internetā atradīsim akmeņzivi, tad tieši šajā mājaslapā. Tagad mēs meklējam viņu visdārgākās lietas. Un nu paskaties uz šo. XL Lins Sams $1300, Aludijus Placo $1200, Latīna tīģera lāpstas daguna un sarkanās astas hibrīds. Es nekad iepriekš to neesmu redzējis. Man jums ir sliktas ziņas, puiši. Ar otro mājaslapu esam galā. Mēs izskatījām katru lapu un neatradām nevienu iesāļa ūdens akmeņzivi. Tomēr, tāpat kā pirmajā mājaslapā, mums ir iepirkumu gros, un tas ir pilns ar citām trakām zivīm, un mēs to tūlīt iegādāsimies. Un tagad mums ir palikusi viena mājaslapa, un ja mēs tur neatradīsim akmeņzivi, man būs tikai viena cita iespēja. Trešā mājaslapa bija mazliet vilšanās. Es īsti neredzēju nekādas citas trakās zivis, un viņiem nebija arī iesāļa ūdens akmeņzevs. Tāpēc es no šīs mājaslapas nopirkšu tikai pāris zivis, un pēc dažām dienām visas zivis no 3 mājaslapām jau vajadzētu būt šeit. Un pēc tam, kad mēs izpakojam visas tās zivis, man ir vēl viena ideja, kā iegūt akmeņzivi. Un ja tas nedarbosies, es nezinu, kas vēl varētu palīdzēt, tāpēc tiekamies pēc dažām dienām. Un pēc 2 dienām beidzot atnāca pirmā zivju kaste. Ak, Dievs, tā ir smaga. Labi, tā ir smaga, tur ir daudz zivju, svētās šausmas. Es arī tikko sapratu, ka nezinu, no kura veikala tā ir. Tātad tā varētu būt pirmā veikala, varētu būt otrā, varētu būt trešā, bet mēs tūlīt uzzināsim. Un tieši man blakus šeit ir uzstādīts mazs akvārijs, un visas zivis no kastes mēs izlaidīsim šeit iekšā. Tā jūs varēsiet tās labi apskatīt. Nu, sākam. Esmu tik satraukts. Draugi, mēs jau kādu laiku neesam pasūtījuši zivis internetā. Labi. Nu, sākam, draugi. 3, 2, 1. Lielais atklājums. O, te ir daudz zivju. Ak, mans Dievs, te ir kādas 1, 2, 3, 4, 5. Man šķiet, ka te ir 5 vai 6 maisiņi ar zivīm. Sāksim šeit augšā. Ak, es atceros, kā dabūju šo puisi. Vai tu viņu redzi? Tas ir mazs, fahaka pūšļu zivs. Ak, mans Dievs. Mums ir fahaka pūšļu zivs, bet ne tik mazas. Viņš bija pārāk mīļš, lai nepirkt. Paskaties, cik mazs ir tā fahaka pūšļu zivs. Es nekad neesmu redzējis tik mazu. Tas ir tik forši. Labi, ieliksim viņu akvārijā un aiziet mazais. Paskaties uz viņu, kā viņš peld. Ak, tas ir lieliski, jūs draugi. Maz saldūdens pūšu zivs. Tas bija sākums. Paskatīsimies, kas vēl mums tur ir. Kas tas ir? Ak, es atceros. Ak, paskaties uz to. Tā ir kaut kāda sams. Es nezinu tā nosaukumu. Godīgi sakot, es aizmirsu, bet es nedomāju, ka esmu to jebkad iepriekš redzējis, tāpēc noteikti vajadzēja to paņemt. Ja jūs zināt, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Bet izņemsim viņus no maisa, lai jūs varētu labāk apskatīt. Bet tā ir tiešām forša zivs. Paskatieties uz tās rakstiem. Paskatieties, draugi. Wow, tā ir tiešām forša zivs. Mēs liksim viņu akvārijā. 3, 2, 1. Wow, tas ir ļoti forši. Tur viņš iet. O, viņš satiek pūšu zivi. Lieliski. 2 jau ir iekšā. Es domāju, ka šajā kastē mums vēl ir 3 palikuši. Es domāju, ka šī bija pirmā vietne, ja es nemaldos. Otrā, manuprāt, noteikti ir vislabākā, tāpēc es par to esmu sajūsmā. Kas ir šie puiši? Es aizmirsu, man ir šie! Ak, mans Dievs, vēl viena zivs, ko nekad neesmu redzējis! Vai tu to redzi? Pamēģini labi apskatīt šīs.
Es nezinu, vai jūs zināt, kas tās ir. Es pat nezināju, ka tās eksistē. Bet pagaidiet, līdz redzēsiet, kā šie izskatās. Labi, sākam. Paskatieties. Draugi, viena no tām man tagad ir rokā. Vai jūs pamānat kaut ko dīvainu šajā zivī? Helēna, vai tu pamani kaut ko? Mazliet savādāks. Viņš ir mazliet jūras radījums. Nē, tas nav tas. Tu nezini, ak Dievs, vai viņam ir acis. Nē, viņam nav acu, un viņiem nav paredzēts būt acīm. Viņus sauc par aklajām alu zivīm, tāpēc es pieņemu, ka viņi dzīvo alās. Un laika gaitā viņi ir pielāgojušies tā, ka viņiem pat nav acu, jo viņiem tās nav vajadzīgas. Tas ir vienkārši neprātīgi, draugi. Es domāju, daba ir traka, un fakts, ka šādas radības pastāv, ir vienkārši neticami. Un mums ir 3 no tām, un jā, es nekad iepriekš tās nebiju redzējis, bet viņām tiešām vienkārši nav acu. Te pirmais dodas akvārijā, paskatieties, te iet otrais. Un te 3. Viņi ir diezgan lieli. Paņemsim šo puisi. Jā, šis arī ir labs. Man tādi jau ir bijuši, man vēl ir pāris, bet manuprāt, tos sauc par delfīnu zivju samsiem vai vienradžu samsiem. Viņi ir tiešām forši. Paskatieties uz šīs samsa krāsām, paskatieties uz rakstu. Ļoti forša zivs. Mēs viņus ieliksim akvārijā, tur viņš iet. Lieliski. Un pēdējais, draugi, ir pats lielākais, ko mēs taupījām. Lielākais paliek pēdējam. Tieši šeit lejā tagad ir milzīgs bišers. Iepriekšējā video noslēpumainā dīķa iztukšošana. Šeit mums bija daži bišeri, taču pats foršākais šajā ir tas, ka viņš ir pilnīgi cita suga nekā pārējie, kas mums ir. Man nekad nav bijis šāds. Es domāju, ka tos sauc par inličeri bišeriem. Paskaties uz viņu tur iekšā, tas ir īsts dinozaurs. Nu ko, draugi, aiziet! Wow, paskatieties uz to radību, tas ir tik iespaidīgi, draugi. Tātad, ko mēs tagad darīsim? Mēs izņemsim visus šos puišus no šejienes un atradīsim mājas visiem no viņiem. Mums ir daudz dīķu, daudz tvertņu, un mēs atradīsim vislabāko vietu katram no viņiem. Ieliksim viņus tur, un tad mēs dosimies tālāk. Gaidīsim otro partiju. Mēs pievienojām bišeru šai tvertnei. Vienradžu sams tika ievietots šajā tvertnē, un tad mēs pārējos zivis, ieskaitot noslēpumaino samu, aklo alu zivi un mazo pahaka pušļu zivi, ievietojām viņu atsevišķos akvārijos. Un tagad mēs gaidām, kad ieradīsies otrā paka. Visām 3 vajadzētu atnākt šodien, tāpēc tiksimies ar jums tad. Ak, Dievs, ak, mans Dievs! Es domāju, ka pirmais bija smags, bet šis ir daudz smagāks. Labi, šis noteikti ir otrais sūtījums. Labi, te nu mēs esam otrais kaste. Es tiešām esmu sajūsmā par šo. Jā, sāksim ar šo puisi, jo šis ir mazākais, bet viņš joprojām ir ļoti foršs. Nezinu, vai jūs kādreiz esat redzējuši šo zivi, bet šeit ir maz džova sams. Viņa nāk no Amazonas, izaug milzīgi un ir pazīstama ar savu īpašo agresivitāti. Tāpēc mēs nevaram turēt citas zivis šajā akvārijā, citādi viņš tās apēdīs. Ak, mans Dievs, viņš ir tik mazs! Skatieties, cik tas ir forši! Tagad, kad viņi ir mazi, viņiem ir ļoti forši plankumi, ļoti interesanti raksti, bet, kad viņi izaug lielāki, viņi kļūst vienkārši tumši zaļi. Tā, viņš tagad dodās akvārijā. Ak, tas ir tik forši! Mazs džao sams. Viens no retākajiem samiņiem, ko var nopirkt. Ak, mans Dievs, paskaties uz šiem tagad. Mēs tos jau esam noķēruši iepriekš, un es uzzināju, ka tie ir apogonas sami, un tie patiesībā izaug līdz pat 4 pēdām gari. Es domāju, un kā jūs varat redzēt, tie burtiski ir kā zaigojoši. Tie ir ļoti forši un ļoti reti sami. Arī šādus tu bieži neredzēsi. Paskaties uz to, paskaties uz krāsām. Viņiem ir tāda kā zila, violeta. Redz tur? Viņš iet, un kā jau teicu, mums ir 2 tādi, tāpēc otrs arī tagad tiek ielaists akvārijā. Tas ir lieliski, līdz šim jau 3 zivis. Turpināsim, un no šejienes viss kļūst tikai trakāks. Ak, šo es atceros. Izskatās, ka maisiņš nedaudz tek. Paldies Dievam, viņš vēl ir dzīvs. Bet tas tur ir mazs albīns, Āzijas sarkanais astes sams. Patiesībā mums ir lielāks tāds dīķiejs manis, bet man viņi tik ļoti patīk. Tie ir viena no maniem mīļākajiem zivīm. Kad ieraudzīju šo puisi, zināju, ka man viņš jāiegūst. Viņš ir tik mīlīgs. Skaties, cik forši. Tas ir tik dzeltens, kā tīrs zelts. Lūk, tagad to akvārijā. Labi, tagad ņemsim šo puisi. Šis ir vēl viens bičers, taču, kā redzat, šis ir albīns bičers, nedaudz retāks. Un viņš patiesībā ir diezgan liels, paskaties. Tas ir liels, vecs bičers. Labi, viņš iet akvārijā. Labi. Tagad nākamās 2 zivis ir tiešām foršas. Tagad ņemsim šo puisi. Šī patiesībā ir ciklīda, bet tā ir tiešām skaista ciklīda, un man nekad iepriekš tāda nav bijusi. Ak, ak, Dievs, svētais mākonīt, vai tu to redzi? Tas ir skaistākais zivs, ko jebkad esmu redzējis. Jūs, puiši? Šis te ir viens no geofāgiem. Es domāju, ka to izrunā kā savenī geofāgs. Un tie ir vieni no augstākās klases geofāgiem. Un jūs varat saprast, kāpēc. Es domāju, paskatieties uz krāsām. Un tas ir, kad viņš ir stresā. Viņš ir bijis kastē, un viņš joprojām izskatās tik skaists. Paskatieties uz to. Tas patiesībā ir skaistākās zivs, ko jebkad esmu redzējis. Skaisti. Tagad viņš aizpeld.
Manuprāt, labāko esam atstājuši pašās beigās. Ierakstiet komentāros, kurš bija jūsu mīļākais, bet nākamais noteikti ir mans favorīts. Šeit esmu pārliecināts, ka daudz no jums jau zina, šī ir gunča sams. Labi, man ļoti patīk gunču sami, man ir milzīgs albīns gunču sams. Man ir vairāk tādi, un tie ir slaveni ar to, ka izaug ļoti lieli un tik agresīvi, ka Indijā ir zināmi gadījumi, ka tie apēd cilvēkus. Labi, šie burtiski ir cilvēkēdāji. Es ieraudzīju šo puisi mājaslapā un zināju, ka man viņš jāiegūst. Nevar palaist garām iespēju iegūt vēl vienu gunču samsu, un šis patiešām ir diezgan liels. Pievienosim viņu akvārijam, tur viņš iet. Viņš ir ļoti dzīvelīgs. Paskatieties, puiši, mēs ieguvām tik daudz zivju no šī pasūtījuma, tik daudz skaistu zivju, tik daudz retu zivju, un jā, tas bija neprātīgi. Paskatieties uz viņām visām. Tagad mēs darīsim to pašu, ko ar pirmo pasūtījumu. Ievietosim viņas viņu jaunajās mājās. Un tad mums paliks tikai viens pasūtījums. Bet nedomājiet, ka esmu aizmirsis par akmeņzivu, puiši, mēs joprojām to meklējam. Un kā jau teicu, man ir vēl viena ideja, un tā varētu nostrādāt, bet varbūt arī nē. Jums, puiši, vienkārši nāksies pagaidīt un paskatīties. Labi, paskatieties, puiši. Mēs pievienosim šo ģeofāgu akvārijam, paskaties, cik viņš ir skaists. Un mēs arī šeit pievienosim gunču samsu. Mums jau ir vairāk, tāpēc viņam šeit būs draugi. Lūk, ejam, tu ej, draudziņ. Ak, viņš ir gatavs doties! Un pēc tam, kad pārējās zivis tika ievietotas, beidzot ieradās pēdējā paka. Tagad, kā jau teicu, šajā iepakojumā mums ir vismazāk zivju, taču tās, kuras ieguvām, ir diezgan foršas. Tātad visi paskatieties uz šo. Pašlaik es redzu vienu tieši tur lejā, viņš ir dzīvs. Kur ir otrs? Es zinu, ka man bija divi. Ak, tur viņš ir! Ak, mans Dievs, paskaties! Ak! Es esmu tik sajūsmināts par to. Labi, draugi, mums kopā ir divas zivis. Šī te ir zelta milzu guramija. Šie puiši ir tiešām forši, un viņi izaug ļoti lieli, un viņš jau tagad ir laba izmēra. Viņš ir apmēram tikpat liels kā mana roka, tāpēc mēs tūlīt viņu ieliksim akvārijā. Paskatieties uz šo skaisto zivi. Un tagad mums šeit ir vēl viens, taču šis ir tiešām labs. Jūs zinat, man ļoti patīk sarkanastes sams. Nu šo te sauc par fantoma sarkanastes samu. Mums jau ir platīna, un tagad mums ir arī fantoms. Atšķirība ir tāda, ka šie puiši ir nedaudz rozīgāki. Jūs varat redzēt, ka viņam ir rozā tonis, viņš ir nedaudz caurspīdīgs. Platīna ir vienkārši tīri balti. Ak, mans Dievs, paskaties, cik forši ir tās zivs. Wow! Tagad mēs viņus liksim viņu jaunajās mājās. Mēs noteikti liksim to fantomu kopā ar platīnu. Un milzu guramijai man ir ideāla vieta. Tagad viņu ielaidīsim karantīnas dīķī, tur viņš dodās. Un fantomu ielaidīsim šajā akvārijā, tur viņš dodās. Ja paskatās pa kreisi, platīnas sarkanastes sams slēpjas tieši tur, tāpēc tagad mums ir arī fantoms. Tas bija lieliski. Un tagad, puiši, ir pienācis laiks manam pēdējam mēģinājumam dabūt sev akmeņzivi. Mēs mēģinājām zivju veikalos, mēs mēģinājām internetā, bet tagad, puiši, mēs ķersimies pie tumšā tīmekļa. Tagad, kamēr es pētīju akmeņzivi, es internetā uzgāju šo dīvaino ierakstu. Un būtībā tā bija vesela kaudze cilvēku, kas runāja par akmeņzivīm. Un kāds uz to atbildēja, sakot, ka viņam ir akmeņzivs, un viņš tagad to grib pārdot. Tas nav mājaslapa, tā nav īsta zivju veikala vietne. Tas vienkārši ir kaut kāds čalis, kurš grib pārdot akmeņzivi, viņš teica. Viņš ir gatavs pieņemt $700 un nosūtīs to jebkur pasaulē. Iemesls, kāpēc šo atstāju pēdējo, ir tāds, ka es to negribēju darīt, jo tas ir aizdomīgi. Es domāju, mani viegli varētu apkrāpt, bet es to tomēr darīšu. Bet tas, kas man dod nedaudz cerību, ir tas, ka viņš sludinājumā patiešām bija nofotografējis savu akmeņzivi, tāpēc es zinu, ka viņam tāda ir. Jautājums ir tikai par to, vai viņš man to tiešām nosūtīs vai nē. Es ar viņu sazinājos un pajautāju, vai varu to nopirkt, ja tā vēl ir pieejama, un viņš atbildēja, ka tā vēl ir pieejama. Tātad es tūlīt viņam sūtīšu $700 par akmeņzivi. Vai man to darīt? Es esmu nobijies, esmu nervos. 3, 2, 1... Es to izdarīju. Es tikko nosūtīju nejaušam cilvēkam $700. Es nezinu, kas šis video šobrīd ir, tas ir diezgan traki. Un nākamreiz, kad man redzēsiet, cerams, mums būs jaunumi par mūsu akmeņzivi. Vai mēs to dabūsim vai nē, tāpēc tiksimies tad. Pēc tam, kad šai personai nosūtījām $700 par akmeņzivi, mēs gaidījām vairāk nekā pusotru nedēļu, un no viņiem neko nedzirdējām. Es biju pārliecināts, ka mani ir apkrāpuši, un godīgi sakot, es jau biju atmetis ar roku šim video un domāju, ka nekad nedabūšu akmeņzivi. Tas tā bija līdz šodienai, kad saņēmu paziņojumu no savas ārdurvju kameras. Kad aizgāju paskatīties, pamanīju patiešām biedējošu kasti, kas stāvēja pie manām ārdurvīm. Tagad nav iespējams zināt, vai šajā tiešām ir akmeņzivs, līdz to atvērsim, bet, lai būtu drošībā, es vilkšu šo. Mums šobrīd jābūt īpaši piesardzīgiem. Es nezinu, ko tu domā, varbūt tev šķiet, ka es jokoju, tu smejies. Pēc tam, kad bijām ekipējušies, mēs devāmies ārā, lai pārbaudītu paku. Labi, es aizkrāsoju savu adresi, lai neviens no jums mani neatrastu. Cik ilgs laiks pagājis? Gandrīz 2 nedēļas vai kaut kas tāds, kopš mēs tam cilvēkam nosūtījām naudu.
Es saņēmu paziņojumu no kameras, paskatījos un redzu, ka šī lieta te stāv. Nezinu, vai to var redzēt, bet šī nav parasta kaste. Nu, kas tas ir? Kas tas ir? Šis? Vai tā ir kā brīdinājuma lente? Es nezinu, ko ar to darīt. Es pat negribu to atvērt. Man ir bail. Man tiešām šobrīd ir bail. Šeit var būt jebkas labi. Un ja tas ir akmeņzivs, tas ir vēl biedējošāk. Tā, tad atvērsim šo lietu vaļā. Tu dzirdi to, vai ne? Nav ūdens. Tas neizklausās pēc nekā īpaša. Nē, pagaidi, es tikko sapratu, ka šeit kaut kas ir. Es droši vien vienkārši ir tāds, labi, es nezinu, ko darīt. Jūs, mēs visu esam sagatavojuši jebkam. Man ir mazliet bail, man ir vēl vairāk bail. Tāpēc man ir šie cimdi. Es šobrīd tiešām esmu nervos. Kas, ja viņš vienkārši ielika šeit, piemēram, zelta zīltiņu, vai ne? Labi, ak, Dievs, kas tas ir? Vai tā ir zīmīte? Vai tā ir zīmīte? Tu joko? Man ir bail. Kas, ja tur rakstīts, piemēram, ak, tu ej lūgties? Ak, man tas ir otrādi. Kas tur rakstīts? Kas tas ir apakšā? Ak, Dievs, tur ir kāda buņģa. Paskaties, tur ir spainis vai kaut kas līdzīgs buņģai tieši tur. Tu redzi to? Ļoti nāvējoši. Nāc! Helena, tas ir joks ļoti nāvējoši. Nepieskaries šai zivī. Ja iedzeļ, zvani 911. Tu joko? Es kaut kā gribu tās novilkt. Nē, man vajag kontroli pār tām. Labi, vispirms paskatīsimies, kas tas ir. Es to negribu darīt. Es šobrīd esmu tik ļoti nobijies. Es domāju, ka tev vajadzētu uzvilkt cimdus atpakaļ. Helena, dari tu to? Vai es to daru? Ak, tas ir smags, tas ir, ak, Dievs. Labi. Ak, tu viņu trāpīji! Tu dzirdēji to? Tas ir ūdens? Es gribu ūdeni. Ak, Dievs, te ir ūdens. Puiši! Labi, tas ir labi. Tā ir laba zīme. Gatavs, es to atvēršu. Ak, Dievs! Ak, tur ir soma. Es to redzēju. Es redzēju somu. Tas patiešām ir neprātīgi. Jums nav ne jausmas, cik ilgi šī video izveide ir prasījusi. Mēs esam mēģinājuši izveidot šo video jau kādas 2 vai 3 nedēļas. Labi, un šis ir tas brīdis. Ja šī nav akmeņzivs, tad mēs to nekad nedabūsim. Tas vienkārši nav iespējams. Gatavs 3, 2, 1. Jā, tur ir maiss, tajā ir ūdens. Vai tu kaut ko redzi? Nē, es neko neredzu. Pagaidāk, es esmu beidz. Tu domā, ka tas ir joks? Tas mani patiešām nobiedēja, kā jau teicu. Vai es kaut ko redzu? Es domāju, ka esmu ļoti nobijies. Tieši tagad. Tev vajadzētu uzvilkt cimdus atpakaļ. Jā, jo ja tas ir akmens, tas viegli varētu mani sadurt caur šo mazo plasmasas maisiņu. Ak, Dievs, Helēna, kas tas ir? Tas kustas. Ak, Dievs, tas ir... Es domāju, ka tas ir akmens zivs. Man laikam tas jāizņem ārā. Helena. Ak, Dievs, Helena, tā ir akmens zivs. Ak, mans Dievs, es domāju, ka tā ir tā, ko mēs redzējām attēlā. Ak, mans Dievs! Ak, Dievs! Man ir sasodīta akmens zivs. Jā, draugi, tas šobrīd ir milzīgi. Es tiešām domāju, ka mēs esam pirmie cilvēki, kas jebkad uztaisījuši video ar akmens zivi kā mājdzīvnieku. Paskatieties uz to radību. Lūk, tā ir. Es šobrīd esmu šokā. Labi, atveram maisiņu, uzmanīgi, atkāpieties. Tas ir biedējoši, jo tā var izsprukt, var sākt plosīties un tad vienkārši ar dzeloņiem mūs sadurt. Saprot? Es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu to izliet šeit iekšā. Pirmkārt, viņš izskatās dīvaini. Jā, ak, Dievs, svētais mākonī, tas ir neprātīgi. Tas ir neprātīgi. Paskaties uz viņa acīm uz galvas augšas. Wow, paskaties uz spurām, paskaties, tas patiesībā ir tik skaists. Tu burtiski redzi dzeloņus tieši tur, tie arī nes indi. Tātad mēs gribam no tā turēties pa gabalu. Es gribu to pacelt. Nē, man liekas, ka vajadzētu. Vai tu esi stulbs? Es gribu. Viņš izskatās draudzīgs. Ak, mans Dievs, ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs, tu mirsi. Man ir uzvilti cimdi, Helēna. Es viņu noķēru. Ak, mans Dievs, ak, Dievs. Es šobrīd turu akmeņzivi rokās. Es turu sasodītu akmeņzivi. Kas notiek? Šīs akmeņzivis var izdzīvot līdz pat 24 stundām ārpus ūdens, jo tās tur ūdeni žaunās. Mazs interesants fakts jums, puiši. Ak, Dievs, puiši, nedariet to. Ak, Dievs, nemēģiniet to mājās. It kā jums vispār būtu iespēja to izmēģināt mājās. Es nezinu. Paskatieties uz tām acīm uz galvas augšas un paskatieties uz dzeloņiem visā tā mugurā, tieši tur. Tajos ir pietiekami daudz indi, lai, ja tas mani sadurtu ar dzeloņiem, es iespējams būtu miris apmēram stundas laikā. Un tu to turi rokās. Es neticu, ka tagad man tas ir kā mājdzīvnieks. Laikam mēs viņu tūlīt pievienosim akvārijam. Jūs, draugi, tas ir neprātīgi. Lūdzu, uzspiediet šim video patīk. Tas bija neprātīgi, un es nedomāju, ka tas notiks. Un te nu mēs esam. Mums ir akmeņzivs, draugi, tāpēc šis ir akvārijs, kurā mēs pievienosim akmeņzivi. Es domāju, drīz mēs to pārveidosim, padarīsim to tiešām skaistu. Šobrīd šeit mums ir tikai mazais vardazivs, un viņš arī dzīvo iesāļā ūdenī, tāpēc tas ir tiešām ideāli.
Labi, es domāju, ka nevēlos riskēt. Es domāju, ka mēs vienkārši ielējam šo ūdeni tur iekšā, jo es negribu viņu vēlreiz ķert. Labi, draudziņ, ej uz priekšu. Ak, mans Dievs. 3, 2, 1. Ak, mans Dievs, viņš tur izskatās tik labi. Ko viņš dara? Viņš mēģina sevi aprakt? Ak, mans Dievs, tieši to viņš dara. Viņš mēģina sevi aprakt smiltīs, lai jau tagad maskētos. 2 sekundēs. Skaties uz to. Viņš ir apracis savas spuras tur apakšā, un tu redzi, ka viņam dzeloņi jau ir gatavi. Tas nozīmē, ka viņš jūtās apdraudēts, es domāju. Un ja tu uz viņu uzkāpt, viņš tev nogalinātu. Tas ir traki. Es neticu, ka mēs to tiešām izdarījām, puiši. Es domāju, ko mēs darīsim. Mēs atstāsim viņu mierā uz atlikušo dienas daļu, un tad mēs pārlieksim 2 dienas uz priekšu. Un es jums pastāstīšu jaunāko par akmeņzivi, un mēs arī mēģināsim viņu pabarot. Akmeņzivis ir pazīstamas kā slēpņplēsēji, un skatīties, kā tā ēd, būtu diezgan forši. Tātad tiekamies pēc 2 dienām. Tagad, kad akmeņzivs ir apradusi ar vidi, es gribēju izmēģināt kaut ko. Akmeņzivis ir pazīstams ar savu maskēšanās spēju un viegli saplūst ar apkārtējo vidi. Tātad, ja es ieliktu dažus barības zivtiņu, vai tās vispār spētu saprast, ka tur iekšā ir zivs, kas tās aktīvi medī? Un te viņas jau peld, paskatīsimies, vai tas bija ātri. Akmeņzivs pārstāja kustēties un nostājās starp akmeņiem, un mani pārsteidza, ka zivtiņas peldēja tieši garām tai. Viņām burtiski nebija nejausmas, ka tā ir zivs. Bet, tā kā akmeņzivs nav īpaši ātra peldētāja, tā gaidīja ideālu brīdi, lai uzbruktu. Un bums! Pēc 30 sekundēm viņš noķēra savu pirmo. Tas pat mani sabaidīja. Aiz kameras varēja redzēt, kā es saraujos. Tas bija tik ātri, ka, ja tu pamirkšķinātu, tu to palaistu garām. Mazāk nekā minūtes laikā. Viņam izdevās noķert pārējos, un tas mani pārsteidz, jo viņi tikko redzēja, kā viņu draugus apēda. Tomēr akmeņzivs maskēšanās bija tik laba, ka viņi joprojām nezināja, kur viņš atrodas. Bet tā kā mums šeit ir arī vardezivs, vēl viens slēpņplēsējs, es nolēmu ielaist vēl dažas zivis, lai varbūt arī viņš varētu kādu noķert. Bet pārsteidzoši akmeņzivs viņu apsteidza. Viņš paspēja notvert vēl 3 zivis mazāk nekā minūtes laikā. Kopumā apēda 6 zivis, nepamirkšķinot aci. Un tas pierāda, ka akmeņzivs ir maskēšanās meistars, īpaši no augšas. Es burtiski pat nevarēju pateikt, ka akmeņzivs tur vispār bija. Un ja es sastaptu tādu savvaļā, es noteikti to nepamanītu. Un ja es nejauši uzkāptu tai virsū, tas varētu beigties letāli. Nu, puiši, es domāju, ka droši var teikt, ka šis noteikti bija trakākais zivju pirkšanas video, ko jebkad esam taisījuši. Rakstiet komentāros zemāk. Ko jūs domājat, ko mums vajadzētu nopirkt nākamo? Un jā, es domāju, ka tagad mēģināšu noskaidrot, kur var dabūt akmeņzivs pretindi, tā drošības pēc, ziniet. Bet jā, puiši, ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet patīk zemāk, abonējies zemāk, tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!